Esiet sveicināti, dārgie florbola draugi! Sākam translāciju no Irlavas sportnama, kur paredzēta LV florbola līgas ceturtdaļfināls sērijas 4. spēle starp florbola klubu Irlava un FS Masters Ulbruk florbolistiem. Arī citās sērijās rezultāti savādāk. Divās 3-1, vienā 2-2. Un tādējādi nākamnedēļ vēl rītēs tālāk cīņas vārti. Morozovs ieiet zonā, izdara mētienu no pretī vārtiem un spiests kapitulēt Aldis Sala, kad spēlēts te 3 minūtes. Skatīsimies vēlreiz, futbolisti būtu iekrituši uz nomaiņām. Viss tiek darīts ar prātu tajos brīžos, kad to iespējams izdarīt. Prieks, ka spēles ievadā Irlava spēja kontrolēt bumbiņu un Kristaps Jaunzems gūst savus otros vārtus šajā sērijā, panākdams 1-1 šajā spēlē. Un šis, cerams, būs tas prieka moments, kas ļaus turpināt. Un tieši tā, Irlava, jūs to varat līdzutēji grib. Tā kā, un šeit bīstami varēja izveidoties, Klameram neizdevās pielikt nūju. Un šeit neiziet viņa piespēle uz Siliņu. Siliņš bija tieši pretī vārtiem un ļoti bīstamā pozīcijā. Un šeit lielisks metiens Kevina Šmita izpildījumā vēlreiz. Izdodas pārspēt tieši no distances Alvi Salu. Uls Ansbergs arī pamāca komandas otro vārtsargu. Saspēlējis ar Jančevski, Bītmanis, Vilmanim. Un vārti! Atkal tāls metiens vārtu virzienā, jāpaskatās vēl atkārtojumā, vai Kovaļevskis tur gadījumā nepielika nūju, bet 3-1 Aldis Salas sejas izteiksmi izsaka visu. Šķiet, ka vakardienas spēlē Kovaļevskim tika piešķirta sarkanā kartīte, kas automātiski nozīmē vienas spēles diskvalifikāciju. Sadūrās viņš tur ar Ulvu Ansbergu, tika fiksēta. Un te vārtī Toms Bītmanis panāk 4-1. Izmanto savu trešo iespēju gūt vārtus īsā laikā. Par prieku FS Masters Ulbruk līdzutējiem redzam iziet Morozov piespēlēt. Siliņš ar tiltiņu saspēlēs, nometās jau tur uz ceļa Vilmanis, gatavs bloķēt metienu. Siliņš ievelk bumbiņu, Klamers labi, tur palcās vārti! Likās jau, ka Siliņš ir uzmetis tik labi, ka bumbiņu no viņa ilgs vārtos. Bet labi vārti priekšā nostrādā. Klamers gan aizsadzot skatu, Ivaram Dišreitam palcās un pēc tam pieliek uzbrukumā mēģināt, bet gandrīz epizodi izveidojās arī mazākumā Irlavai. Un kas par šķēlienu! Morozovs, vēl viens tāmetiens un viņa izpildījumā. Un nekādu variantu Evertam Bīteram. Morozovs sāk šo spēli ar vārtu gūmu, kad te bija spēlēt 3 minūtes, pārspējot Alvi Salu no distances un šeit zemes pie bumbiņas. Es teiktu, ka un šeit sodmetiens. Jā, ja iepriekšējā piegājienā Gins Siliņš līdzīgs, tad citi tika kavēts. Audzīsim, ko Siliņš spēs izveidot. Pagaidām māņu kustības nesako.
Un izvazā Ivar Dīšareit šeit Gints Siliņš. Tā varbūt ir tas prieka brīdis, par kuru es minēju spēles ievadā, kas noteikti uzlabo emocijas gan skatītājiem, gan pašiem spēlētājiem. Nu, pilnīgi neatstāja variants. Nekādus Ivaram Dīšareitam. Palicis laukumā, bloķēts Babra metiens. Un uz priekšu var rauties Siliņš. Siliņš to arī dara, bet atbruņo viņu Šmits, ātra pārēja. Un tomēr Babris ieraida bumbiņu vārtos. Un atjauno 3 vārtu pārsvaru. Nu, likās, ka izglābjās Irlau šajā epizodē, bet Babrim tomēr izdodas iecelt bumbiņu vārtos. Lapiņš jau šeit tā kā mēģināja, netrāpīja pa bumbiņu un ar iebremzē uzbrukumu FS Masters Ulbrok. Pārtver Marks Stančiks, met iesprūst tur bumbiņu pie Jēča un vārti! Krišēts atzīmējis ar vārtu guvumu un atklāja arī savu rēķinu izslēgšanas spēlēs. Nācās viņam ieiet spēlē pēc Ričarda Riekstiņa savainojuma šeit tīri ar gaļu. Dabon bumbiņu līdz Koļevskim. Rozovs. Ar pirueti tiek garām un nokārto sev hat-trick. Matīs Kristiāns Rozovs. 3 vārti, 2 rezultatīvas piespēles viņam šajā spēlē. Minūtes un 20 sekundes jāspēlē. Marks Stančiks gatavs dot tālo piespēles priekšu. Klamers centās uzreiz pielbot un ieraidīt bumbiņu vārtos. Vārti! Konrāds Mēdnis arī atzīmēs vārtu guvumu. Atslāpt pretinieku aizsardzību un principā atstāja likteņu varā savu vārdsargu FS Masters Ulbroka. Sekmīgi viesi. Izdodās atgūt bumbiņu. Renārs Stančiks saspēlējās ar Mareku. Un Dīšareits nokontrolē bumbiņu, met uzreiz cīņā uz priekšu. Atbruņots Siliņš. Vārti! Intriga nav zudusi. Norakstīja. Nedaudz varbūt par ātru. Irlaus florbolists. Bet turpina pārsteigt šajā spēlē ar cīņas par Irlau. Protams, tas atdzīvina arī līdzjutējus. 6-7. Laiks turpina pa sekundē rītēt Stančiks. Tiltiņām uz vārtu priekšu Klamers. Nespēja ieraidīt bumbiņu un piespiež pie vārtiem Dīšareits. Vēlreiz Rozovs raid bumbiņu stūrī. Zāmanis iet uz priekšu, Tiltiņš. Laika nav atlicis daudz. Met Renārs Stančiks Siliņam nošļūk no uzklāptiņas bumbiņa. Un tas ir arī viss. FS Masters Ulbroka tomēr notur uzvaru arī šajā spēlē. 7-6. Nu, noteikti interesantākā cīņa šajā sērijā. Pietrūka šādas spēles vakar. Un jāapsveic FS Masters Ulbroka ar iekļūšanu LV Floorball līgas pusfinālā.